Mūsu svētku koncerts tuvojas izskaņai. Koncerta noslēgumā iespējams aizsākums kādai jaunai tradīcijai, kuras iniciators ir komponists, muzikologs un diriģents Andris Vecumnieks. Viņš to piesaka kā aizmirsto vērtību jaunatklāšanu. Pavasaris, jaunas vēsmas, jauns enerģijas lādiņš, beigu beigās jauns gads. Tāpēc, lai skan Lūcijas Garūtas kantāte Pavasara vējos, korim un orķestrim ar Viļa Plūdoņa dzeju. Atskaņo Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas jauktais koris un simfoniskais orķestris, diriģents Andris Vecumnieks.
tāds lūk, raibs kā dzeņa vēders ir sanācis mūsu svētku koncerts. Kas liecina tikai un vienīgi par to, cik daudzveidīga ir kļuvusi Latvijas Mūzikas akadēmija savā 95. dzimšanas dienā. Paldies, ka esat kopā ar mums, kā arī paldies visiem, kas piedalījās svētku koncerta veidošanā. Paldies jums, bet tas vēl nav viss. Jau tūlīt jūs gaida glāze šampaniešu akadēmijas vestibilā un pēc tam dzimšanas dienas ballē! Daudz laimes dzimšanas dienā!